9. jūlijā starptautiskā projekta Jaunieši par demokrātiju ietveros Viļņā tikās jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai kopīgi piedalītos Eiropas parlamenta simulācijas spēlē. Projekta galvenais mērķis ir veicināt līdzdalību pārstāvnieciskās demokrātijas mehānismos dažādos līmeņos, kā arī izzināt jauniešu viedokli par iespējām panākt pozitīvas izmaiņas un salīdzināt uzskats par demokrātijas procesiem Latvijā un Lietuvā. Tikšanās sākumā katra organizācija prezentēja sevi. Pirmie, demonstrējot nelielu filmiņu, par sevi pastāstīja lietuviešu jauniešu organizācija Kakava. Pēc tam pārstāvi no Nendra informēja klātesošos par savu darbību un mērķiem. Visbeidzot sev prezentēja arī latviešu organizācijas Klubs Māja un Next Media Group. Jauniešiem tika demonstrēta arī projekta mājaslapa, kurā iespējams aktīvi līdzdarboties, diskutējot un apmainoties ar informāciju. Pēc organizāciju prezentācijām jauniešiem bija pienācis laiks iejusties Eiropas parlamentāriešu ādās un simulēt lēmumu pieņemšanas procesu Eiropā. Jaunieši tika sadalīti 3 grupās jeb komitejās. Katrai no tām tika iedalīta problēma, par kuru jālemj. Pēc dalībnieku savstarpējās iepazīšanās jaunieši apsvēra konkrēto problēmu plusus un mīnus, cenšoties nonākt pie gala lēmumu. Paši dalībnieki atzīst, ka tas esot bijis izaicinājums, jo panākt vienprātīgu lēmumu grupā, kurā apvienojušies dažādi uzskatu jaunieši, nesot viegli. Es neteikšu, ka mēs nonācām pie viena lēmuma, un arī neteikšu, ka tas bija viegli, jo varbūt visi cenšas aizstāvēt savu viedokli, domā, ka viņi ir paši labākie, bet viņus var saprast arī es tā esmu darījis, bet tas nav viegli, protams, jo, ja mēs runājam par demokrātiju un katram ir savs viedoklis un katram vajag to aizstāvēt, bet tas nebija grūti, nebija viegli, bet nebija arī grūti, bija interesanti pastrīdēties. Iš tikrųjų, pas man papuolė labai gera komanda. Šiandien buvo nelengva rasti, bet buvo malonu ieškoti. Mums to užtruko apie valandą surasti. Bet visiems buvo labai malonu ir įdomu. Mūsų grupė labai greitai surado auksinį vidurkį ir mūsų grupė buvo pirmiausia, kuri susidorojo su šitą užduotimi ir baigiam greičiausiai, todėl auksinį vidurkį radom greitai. Pirmajā grupā jeb komitejā bija jālemj par datora apmācības ieviešanu pirmsskolas vecuma bērniem. Otrajai grupai bija jāvienojas par to, vai nepieciešams angļu valodu ieviest visās Eiropas universitātēs, lai studentiem būtu iespēja brīvi apgūt savu izvēlēto programmu arī ārvalstīs. Savukārt trešā grupa apsprieda brīvprātīgā darba ieviešanu kā obligātu gadu pēc vidusskolas beigšanas. Kad komitejas bija nonākušas pie gala lēmuma, viņas, pastāstot par pašu pieņemšanas procesu, to prezentēja visiem klātesošiem. Basically, committee agrees with the pre-school computer training and children guardians. The responsible people for that would be teachers and children guardians and parents, of course, because it's like for education, two sides are responsible. Jaunieši varēja uzdot jautājumus un izteikt komentārus. Tad norisinājās balsošana par katru no jautājumiem. Tik saskaitīts balss un simulācijas spēles vadītāji paziņoja rezultātus. Man šausmīgi patīk, jo tāpēc, kad mēs nodarbojamies, kā saka, atkal kaut kādās komandās darbojamies, tas vienmēr iesaistās. Protams, varēja uzreiz redzēt kaut kādus citus pieņemsim viedokļus, citus pieņemsim, kā saka, kurš vairāk iesaistās, kurš mazāk. Un kas man pieņemsim vēl patīk, kad mēs visu to prezentējam, protams, bet, kā mēs jau arī izteicām, nepatīk tas, ka tiešām tas mēs vienkārši to savā pusē tikai izrunājam, bet to reāli nerealizējam dzīvē, kas ir šausmīgi būtu lielākais plus, jo tādā gadījumā tas tiešām tev būtu viss, ko tu dari, līdzvērtīgs, un tas nozīmē, tu gūsti no tā vēl lielāku labumu, nevis tikai protams, tas arī nav slikti, mēs izrunājam, mēs tā, kā saka, mācamies, bet man vairāk gribās kaut ko dzīvē. Pēc parlamenta simulācijas spēles jaunieši varēja gan komentēt pašu procesu, gan sniegt dažādas ierosinājumus par to, kā šādas aktivitātes uzlabot. Klātesošie atzīst, ka simulācijas spēle bija aizraujoša un palīdzēja diskusijas gaitā iepazīties ar pārējiem jauniešiem. Simulācijas spēlē iemācījos to, ka ir jāprot rast kompromisus, nestrīdoties, nekašķējoties un mierīgi vērst prātu. Tas viss tikai nāk ar pieredzi, un es vienkārši viņu pilnīgi tā var pateikt. Praksē runāt, praksē strādāt komandā, aizstāvēt savu viedokli un vispār iepazīties ar to struktūru, varbūt mazliet vairāk. Aišku, čia pradinis lygmuo, bet kaip pradžiai tai tikrai labai gerai.
Šiandieną sužinojau, kaip yra vykdoma visa ta diskusija ir kaip yra priimami sprendimai tiek Europos parlamente, tiek manau, kad mes tai galėsime panaudoti savo organizacijose. Taip pat susipažinau su puikiais žmonėmis iš kitų šalių, kas yra visada smagu. Viņi stāsta, ka notiekošais bijis gandrīz identisks tam, ko varēja vērot iepriekš apmeklētajās pārstāvnieciskās demokrātijas institūcijās. Manuprāt, visur, kur nonāk cilvēki, kas ir dažādi, ar dažādiem viedokļiem, no dažādām ģimenēm un Rīgas vietām un Latvijas vietām, un ne tikai, viņiem visiem sanākot kopā ir grūti pieņemt lēmumus. Tas notiek tāpēc, kā domāju, tāpēc arī mums katrā sapulcē ir ļoti grūti, jo viedokļi atšķirās un katrs grib uzstāt uz savu viedokli. Un tādēļ rodas strīdi, diskusijas. Palinkėčiau, kad šitos idėjos nesibaigtų tik idėjomis ir tokiamis diskusijomis, ir tas idėjas, kurias dabar išsakė, arba savo, labiau pasakyčiau, jaunatvišką entuziazmą įtvirtintų savo realioje veikloje, nebūtinai savanoriškoje, bet ir profesinėje. Līva Romane, Kuntija Berzīnska un Olga Fedjuhina projektam Jaunieši par demokrātiju.